Gandrīz visu savu mūžu esmu pavadījis basketbola laukumā. Un savā karjerā tikai vienu reizi spēles laikā man ir izdevies iesprost bumbu grozā no augšas. Bet citiem tā ir ikdiena. Šo basketbola spēles elementu var nosaukt dažādi, bet īsta latviska tulkojuma vārdu salikumam slam dunk tā arī nav. Šo terminu izdomāja un pirmo reizi pielietoja Los Angelesas Lakers spēļu komentētājs Džiks Herns. Interesanti, ka ASV Nacionālā koledža sporta asociācija, jeb NCAA, uz gandrīz 10 gadiem aizliedza dankošanu studentu līgā. Tam par iemeslu tiek uzskatīts Kalifornijas universitātes basketbolists, vēlāk arī NBA spēlētājs Karims Abdul-Džabars, kurš šajā jomā bija neapturams. Nevelti ar iesauku Džabars pazīstam arī kādu Latvijas basketbolistu. Mūsu Džabars tādu iesauku izpelnījies arī tāpēc, ka viņš tiek uzskatīts par vienu no pirmajiem latviešiem, kurš tā nopietni dankoja. Tiesa, ne televīzijas priekšā. Es jūtu, ka viens man ceļ un tā pamet gaisā. Un tas izrādās Bernāts. Tas paņēma un uzmet man augšā. Es tagad lidoju, skatos, man jau stīp tā līdz acīm ir. Es atķertu bumbu, es jau nobijos. Es jau sāku kaut kur jau bremzēt. Uzreiz ielikt no augšas, un cilvēki nepamanīja. Un tie visi brīnījās, kā tā var tik augstu uzlikt. Gadiem ritot, skaistāka, izkoptāka un arī skatāmāka kļūst groza satricināšana. Nevelti tā tik ļoti patīk līdzjutējiem. Ja agrāk to varēja izdarīt tikai retais, tad mūsdienās maz ir tādu profesionālu basketbolistu, kam tas nav pa spēkam. Es domāju, arī cilvēks, kurš no sākuma to nespēja izdarīt, tas ir uztrenējums. Droši vien kaut kāds arī dotības no dabas, plus kaut kāds treniņš arī. Visi tagad lido. Tieši tā, lido visur. Spēlēs, treniņos, it sevišķi zvaigžņu spēlēs. Un katram spēlētājam noteikti ir kāds danks, ko viņš atceras vislabāk. Ir bijis tagadējam komandas biedram Kasparam Bērziņam. Nevarētu teikt, ka sejā, bet tādā. Viņš tā kā mēģināja nobloķēt. No malas viss, protams, izskatās ļoti skaisti, bet vai tas ir sāpīgs process? Sākumā, kad tikko sāku dankot, tad bija rokas, viss aplēsts un tā, bet laika iemācījos, bet man vakar spēlē sanāca tāds netika īsti līdz stīpai un pret tīkliņu, tā kā, nezinu, sajūta bija, ka pirksts norauž gandrīz, bet viss kārtībā. Dairis pēdējā laikā bieži pārsteidz pretinieku grozu, bet vai viņš plāno pārsteigt arī mūs? Pagaidām kaut kā man viņa tāda baigi vienveidīgi sanāk, jo spēlē, tā spēles karstumā tur nesanāk neko izdomāt, vai arī negribās baigi tur izdomāt, lai kaut kā kļūdītos kādās svarīgās epizodēs, bet es nezinu, jāmēģina pārsteigt, ka kādreiz kaut kas jāizdomā. Mums kaut kas atmuguriski jāieliek vai kaut kā tā. Dairi, lēc, trenējies un gaidīsim no tevis jaunus groza iekarošanas veidus. Bet jūs domās saņurciet savu jautājumu, ņemiet to rokā un spraudiet mūsu e-pasta adresē no augšas. basketapskats@gmail.com